Man ir patiesi prieks, ka šodien parlaments pirmo reizi pieņem savās mājās seniorus. It sevišķi ņemot vērā to, ka rītā ir senioru diena. Manuprāt, šis ir labs pasākums, kas ir jāturpina katru gadu, lai ministri tieši sarunās ar senioriem var pastāstīt gan par savām prioritātēm, uzklausīt senioru vēlmes attiecībā uz to, kāda ir šobrīd dzīve katram ikvienam pensionāram. Cienītās dāmas, godātie kungi, kopumā mums pensionāru skaits ir 435 000 un 13 pensionāri. Politiski represētajiem, černobiliešiem, pirmās grupas invalīdiem tiks indeksēts viss pensiju apmērs. Kā mēs zinām, tāda pensiju sistēma var salīdzināt zināmā mērā ar pulksteņa mehānismu, jo tur viss ir jādara pietiekoši saprātīgi. Mēs esam pilnīgi droši, ka nākotnes pensionāri no šādām reformām necietīs. Jautājums ir par to nākotnē, kāds tad ir slieksnis, vai tas ir vidējais iemaksu algas apmērs. Pretējā gadījumā, ja mēs indeksējam tikai daļu no pensijas, mēs lielāko pensiju saņēmējiem pensiju vērtības mazinām.